Tās telpas ļoti fantastiskas, ļoti krāsainas, izskatās, ka cilvēkiem patīk šeit strādāt, un novēlam to, lai tas bāriņš, kas te ir šodien, saglabātos arī vēl kādu ilgāku laiku. Vispār, ko tu domā, kā attīstīsies mēdīju tirgus Latvijā? Vai tas arī tādā miglā tīts, kā šeit mums šobrīd fonā? Es domāju, ka miglā noteikti, ka tas nebūs tīts. Es domāju, ka vienkārši jūs ar šīm krāsām spēsiet tikt cauri arī miglai. Bet principā man ļoti patīk jūs jaunais office, un es domāju, ka tā tikai turēt. Es vēlu daudz jaunas enerģijas, jaunu ideju, jaunu spēku jaunajā mājā. Ļoti jauka un pozitīva atmosfēra, un novēlu, lai tā arī turpinās. Jā, es arī neesmu bijis pirms tam. Es pirmoreiz internetu portālā aizpūties, man šeit ļoti patīk. Jums ir tiešām fantastiska atmosfēra. Dinamisks office, ļoti mājīgs. Salīdzinājumā ar iepriekšējo baigi forši, ka tā ir sadalīts viss pa telpām un daudz priecīgu cilvēku. Man patīk. Tavuprāt, cik ir 2+2? Delfi. Tā ir arī oriģināla atbilde. Es esmu dzirdējis, ka grāmatveži saka, tik cik vajag. Tā arī ir oriģināla atbilde, un grāmatveži tie, kas ir fleksibli, viņi visnotaļ uzticami partneri biznesā. Jā, es atnesu jums dāvanu no FF veikala, kuru būs iespējams vinnēt visiem Delfi viesiem. Leta, lielākā Latvijas ziņu aģentūra. Ja tu skaties uz pasaules piemēriem, tad kas būs tā aģentūra, kas jūs kļūsiet pēc 10 gadiem? Kā konkrēta aģentūra? Jā, kā piemērs. Protams, Reuters. Jā. Protams. Mēs domājam par jauno tādu realitātes šovu izveidošanu, iepazīšanu ar šovu izveidošanu Delfi portālā. Mēs domājam, vai tu varētu padomāt par to, ka, lai kļūtu par šīs šovu seju. Ko tu par to sāki? Arni, Delfi vienmēr. Tā es tev atnesu šito pudeli tāpēc, ka tā kā kuģim tas ir jāsit pret sienu, kā atklāšanā. Redzi? Es skatījos jūs atsūtīto filmiņu, kas man ārkārtīgi patika, un man liekas, ka šajā vidē tieši tāda meditācijas telpa ar ziltiņām, ar akvāriju, kas, protams, jābūt lielākam ir, vai ne, jums tie lieti noderēs. Mēs esam pazīstami vairāk kā 10 gadus, bet šī ir pirmā reize, kad tu esi apciemojis mūsu ofisā. Ar ko tas būtu izskaidrojums? Ar ārkārtīgi privātu ielūgumu no tevis. Jūs paši sapratuši, ka jūs esat izauguši tik lieli, tik nopietni, lai uzaicinātu jau tādu aģentūru kā mums, gan izvēl 40 cilvēki atbraukuši ciemos pie jums. Tā kā es domāju, ka, protams, ka jūs esat tā vērti, un mēs tieši tāpēc esam šeit. Un šodien, kad ir tik maz ballītes, vispār, kad tik maz mēdī, ko taisa, un kad tik maz vispār cilvēki kaut ko svin, man liekas, ka šodien kārtīgi jānosvin ir Delfi galā biroja atklāšana. Super, paldies!